mēs esam tik ļoti bijuši pietuvināti realitātei. Mēs tiešām, kad varētu teikt, ka, pagaid, jūs tur esat redzējuši visu netīrāko, kas vispār ir politikā, biznesā, bet pie visa tā, ziniet, mēs esam spējuši saglabāt ideālismu. Tiešām tādā pozitīvā nozīmē, mēs vēl joprojām ticam, ka var mainīt. Un es domāju to, kas vieno varbūt mūs visus 4 šeit esošos un daudzus citus, ka es sapratu un mēs sapratām, ka mēs parasti nožēlojam, skatoties uz dzīvi atpakaļ, mēs nožēlojam lietas, kuras mēs neesam izdarījuši, neesam mēģinājuši. Bet nekad neesam nožēlojuši izdarīto. Un, ja mēs tagad mēģinam no visas sirds un ieguldam visus spēkus, tad mēs būsim godīgi pret sevi un pret citiem, ka mēs to darījām. Bet, protams, vienmēr ir vieglāk nedarīt nekā darīt, daudz ērtāk ir būt no malas, bet mēs jūtamies labi paši pret sevi un pret citiem, ka mēs pašlaik mēģinam, un Uldis mēģina, un mēs Par Liepājas to nodaļu tieši var arī pateikt, cilvēki jau gaida tās jaunās asins, un to mēs arī piedāvājam. Mums vienīgais, kas ir bijis kaut kādā veidā iesaistījies politikā, ir nodaļas vadītājs Juris Pavītols. Pārējie cilvēki ir pilnīgi pirms tam apolitiski bijuši, un tad uz šo mirkli vienkārši ir sapratuši, ka viņi nevar noskatīties, ka mūsu pilsēta izmirst, un pilsētā ir dīkstāv, un nekas nenotiek. Ievēlēšanas gadījumā, ar kurām partijām jūs nebūtu gatavs sadarboties? Jautājums tāds, ko jūs domājat ar vārdu sadarboties? Sadarboties, ka uzcelt jaunu bērnu dārzu, mēs sadarbotos ar sarkanā līnija saucamā ir novilkt ar Agēšinu kungu, jo mēs nesaprotam, kādā vispār veidā. Mums nav nekas pret krievalodīgajiem vai kādu. Mēs tieši aicinām, lai tādi, kas tiešām tic mūsu ideāliem un piekop tādas pašas vērtības kā mums, mēs aicinām iesaistīties, visi kārtībā. Bet saskaņas centrs, noslēdzot savu līgumu ar vienoto Krieviju, viņi ir tiešie atbalstītāji esošajam režīmam. Kremļa režīmam, Putina režīmam. Jā. Kremļa fašistiskam režīmam. Tieši tā. Saskaņa vēl kāds? Ir tā, ka ar pārējām partijām ir jāskatās, kas tiks iekšā. Bet sarkanā līnija tikai vienu, politisko spēku. Varētu teikt, es labāk pateikšu, ir oranžās līnijas, bet par to mēs varēsim runāt tieši vēl ir pēc vēlēšanas. Tad viena sarkana, pārējās oranžas. Ir oranžās līnijas, jā. Bet, ja jūs, teiksim, ar Liepājas partiju spriedīsiet par koalīcijas līgumu, tad jau nekas nemainīsies? Es domāju tā, ja mums būtu jāsadarbojas ar Liepājas partiju, veidojot koalīciju, es domāju, ka jebkurā gadījumā mūsu ievēlētie deputāti, arī ne es, būtu kā sargu suņi tam visam. Un jebkurā gadījumā tas nav iemesls tagad, tāpēc, ka Liepājas partija paņemtu lielo vairākumu, tad mēs neiesim un necīnīsim. Sargu suņus neiebaros ar runatiem sejas pārvaldē vai citu? Tas ir uz Todoroviča kunga vērsts. Es domāju, ka nē, un es zinu, ka nē, bet jebkurā gadījumā arī mūsu pārstāvim būs jābūt tai sejas pārvaldē. Ja mēs tiešām gribam nodrošināt, Liepāja 65%, kā bija rakstīts, ir sejas. Tādā gadījumā, labāk, protams, ja paliek kā seza
Es esmu priekšsēdētājs Uldis Sasks. Protams, kādam arī jāskatās, kas tur dara. Un to jebkurā gadījumā, ja arī mums būs tāda vienīgā opcija sadarboties ar viņiem, tad mēs nodrošināsim šādu funkciju. Un mēs iziesim uz to, ka mums ir vienīgais iespēja, kā sadarboties, ir veikt pilnīgs audits un nākt atklātībā. Tas ir mans personīgais uzskats. Bet Liepājā, ja mēs taisam visās kapitāla sabiedrībās, visās pārvaldēs, visur taisam pilnīgs audits no nulles, pēc tādas liederības principa, tur tie ir Liepājas saucamie čekas maisi. Tur nāk ārā zilie brīnumi. Jā, vien tāda iespēja būtu.